Sabiedriskais regulators ir paziņojis, ka no 1. jūlija līdz 5% tiks palielināta rēķini par elektrību, un tur tiks iekļauts tieši papildus līdz 5% tas maksājums par to, ka Latvijai tagad vajadzēs pašai sinhronizēt jaudu elektrībai. Tā kā tad, kad bija paziņojumi, ka iepriekš, cik es atceros, kā nebūs nekāda papildus izdevumu sakarā ar atslēgšanas no BRELL, pašlaik SPKRK jau paziņoja, ka būs cenas pieaugums, un mēs to izjūtīsim no 1. jūlija. Jautājums tikai, cik tur ir pareizi pamatot aprēķini, vai tur atkal nav iekļauti tarifos kaut kādi sporta spēļu izdevumi, vai dalība privātajos pensiju plānos, kā mēs bijām noskaidrojuši tiesā. Tur noteikti darētu papētīt. Jo, principā, izmantot to kā ieganstu, es domāju, ka ļoti liela kāre tiem, kas šos te tarifus apstiprina, sastāda. Redzies, arī paskatījos, augstspriedumu tikls paziņoja, ka šogad balansēšanas jaudas uzturēšana vidēji izmaksās 40,74 miljonus eiro. Un kas pirmajā pusgada sanāk tā, ka pirmajā pusgada no februāra līdz jūlijam to seks no augstsprieduma tikla līdzekļiem, bet no 1. jūlija jau šos izdevumus pārnesīs uz patērētājiem.